Madāma Gazelle nav tikai Pepas mierīgā un nosvērtā skolotāja. Viņa ir viena no noslēpumainākajām personībām visā seriālā. Un kad visi pierādījumi tiek salikti kopā, kļūst ļoti grūti viņu vispār uzskatīt par parastu tēlu. Patiesībā norādes skaidri liecina, ka Madāma Gazelle varētu būt kaut kas daudz senāks, daudz dīvaināks un daudz pārdabiskāks nekā šovs jebkad atklāti atzīst. Tas viss sākās ar Helovīna tematikas mūzikas video Madāmai Gazellei bija pils, kurā Pepa un viņas draugi svin Helovīna laiku. Ainā, kur Pepa apciemo Madāmu Gazelli, fonā skaidri redzams spogulis. Pepas atspulgs parādās tieši tā, kā gaidīts, bet Madāmas Gazelles atspulgs pilnībā trūkst, lai gan viņa stāv tieši spoguļa priekšā. Šo brīdi īpaši satraucošu padara ne tikai trūkstošais atspulgs, bet arī reakcijas uz to. Pepa izskatās pārsteigta, kad to pamana, kamēr Madāma Gazelle vispār nereaģē. Nav ne pārsteiguma, ne apjukuma, ne arī mēģinājuma attālināties no spoguļa. Viņa uzvedas tā, it kā tas būtu pilnīgi normāli. Vampīru mitoloģijā viena no slavenākajām īpašībām ir atspulga nēsamība, kas simbolizē dvēseles trūkumu vai atrautību no dabiskās pasaules. Šī detaļa nav nejauša, īpaši bērnu raidījumā, kur viss ir rūpīgi izstrādāts. Tas šķiet apzināti, kā klusa mājiens skatītājiem, kuri precīzi zina, ko šī nēsamība nozīmē. Un tas nebija vienīgais gadījums, kad bija gadījums ar spoguli. Šī detaļa parādās atkal sērijā Helovīna ķirbju ballīte. Sūzija aita ar sajūsmu rāda Madāmai Gazellei savu vampīra kostīmu, un atkal fonā ir spogulis. Sūzijas atspulgs ir skaidri redzams, bet Madāma Gazelle tajā nav redzama. Un šoreiz pats stāstītājs piemin pazudušo atspulgu. Tas ir dīvaini. Madāmai Gazellei nav atspulga spogulī. Un tas vēl nav viss. Kad Sūzija saka, ka viņa ir pārģērbusies par vampīru, Madāma Gazelle dīvaini atbild, ka tas viņai atgādina viņas dzimto zemi. Vampīrs! Tas man atgādina dzimto zemi. Šī viena frāze atver durvis neskaitāmiem jautājumiem. Kāda gan valsts raisa atmiņas par vampīriem? Kāpēc viņa šo vārdu saista ar nostalģiju, nevis bailēm? Tas skaidri liecina, ka vampīri viņai nav tikai stāsti, bet daļa no viņas personīgās vēstures. Madāmas Gazelles mājvieta sniedz vēl vienu nozīmīgu pierādījumu. Sērijā, kurā Pepa un viņas ģimene apciemo viņas māju, pati ēka šķiet dīvaina, un kad varoņi ieiet iekšā, viņi slīd pāri grīdai tā, it kā māja būtu tik sena, ka tā ir nevienmērīgi iegrimusi zemē. Lai gan tas varētu būt domāts kā joks, patiesi izceļas tas, kas karājas pie sienas. Melnbaltā fotogrāfijā redzams tēls, par kuru uzskata, ka tas ir Misters Gazelle, Madāmas Gazelles vīrs. Fotogrāfijas stils uzreiz liecina, ka tā uzņemta ļoti sen. Jau pati melnbaltā fotogrāfija norāda, ka tā uzņemta pirms vairākiem gadu desmitiem, taču vēlāk sērijā situāciju vēl vairāk sarežģīja atmiņu aina. Madāma Gazelle atsaucas uz notikumiem laikā, kad Ziemassvētku eglīte pie viņas mājas bija pavisam maza. Mūsdienās tā pati eglīte ir milzīga, un reālās pasaules bioloģija liecina, ka šāds pieaugums varētu prasīt 40 gadus vai pat vairāk. Problēma ir tāda, ka Madāma Gazelle izskatās tieši tāpat gan atmiņu ainā, gan tagadnē. Nav redzamas novecošanas pazīmes, nav izmaiņu stājā, uz viņas sejas nav redzamu laika gaitas pazīmju, tomēr viņas vīrs vairs nav klāt. Tas rada satraucošu pieņēmumu. Ja viņi kādreiz dzīvoja kopā un viņš novecoja normāli, tad viņa prombūtne tagad liecina, ka viņš dzīvoja un nomira kā mirstīgais. Madāma Gazelle savukārt palika nemainīga. Tas lieliski saskan ar nemirstības ideju, kas ir viena no vampīru raksturīgākajām īpašībām. Viņa pārdzīvoja savu partneri nevis par dažiem gadiem, bet gan par gadu desmitiem, iespējams pat gadsimtiem. Viņas komentāri par sikspārņiem piešķir vēl vienu dimensiju. Vēlāk, tajā pašā sērijā, kad tiek atklāts, ka sikspārņi dzīvo kokā pie viņas mājām, Madāma Gazelle piezīmē, ka tie viņai atgādina viņas seno dzimteni. Mani draugi, sikspārņi! Tie man atgādina seno dzimteni. Sikspārņi ir viens no vispār atzītākajiem simboliem, kas saistīti ar vampīriem. Tas, ka viņi runā par tiem kā par kaut ko pazīstamu, nevis ar bailēm, liecina par dziļu, personīgu saikni. Tas šķiet mazāk kā saruna par dzīvniekiem un vairāk kā atmiņas par vietu vai laiku, kas vairs nav pieejams. Bekums ir viens no spēcīgākajiem vampīra teorijas balstiem, un Madāmas Gazelles vecums atkārtoti tiek parādīts kā tāds, kas izaicina loģiku. Sērijā Bērnu dārza zvaigzne skatītāji redz atmiņu ainu, kurā mammas cūkas un tēta cūkas bija bērni. Madāma Gazelle ir viņa skolotāja šajā atmiņu ainā, tieši tāpat, kā viņa tagad ir Pepas skolotāja. Vizuālā atšķirība starp viņas pagātnes un tagadējo izskatu gandrīz nemaz nav manāma.
Salīdziniet to ar tādiem tēliem kā opis cūka vai opis suns, kuriem skaidri redzamas novecošanas pazīmes, balti mati un fiziskas izmaiņas. Madāmai Gazelei tādu nav. Viņa ir mācījusi vismaz 2 bērnu paaudzēm, iespējams pat vairākām, un tomēr šķiet, it kā viņa būtu sastingusi laikā. Tieši tā vampīri bieži tiek attēloti folklorā, mūžīgi iesprostoti vienā izskatā, kamēr pasaule ap viņiem mainās. Viņas fiziskās spējas vēl vairāk atšķir viņu no parastajiem tēliem. Sērijā Sikspārnis un bumba Madāma Gazele pievienojas bērniem spēlē un ar tādu spēku iesit bumbu, ka tā izsit caurumu skolas jumtā. Tas ir pasniegts kā joks, bet kad apstājies un padomā, tam nav nekādas jēgas. Viņa tiek attēlota kā gados veca, tomēr viņa demonstrē spēku, kas pārspēj visus pārējos pieaugušos sērijā. Pārcilvēciskais spēks ir vēl viena klasiskā vampīru īpašība, un arī šeit tas parādās bez jebkāda izskaidrojuma vai sekām, it kā šovs sagaidītu, ka skatītāji to vienkārši pieņems. Sērija Saule, jūra un sniegs varētu būt visspēcīgākais pierādījums no visiem. Pilsēta dodas izbraucienā uz pludmali tikai lai atklātu, ka viss ir klāts ar sniegu. Katrs varonis reaģē tieši tā, kā jūs varētu sagaidīt. Viņi drebinās, sūdzas un izvairās no ledainā ūdens. Mamma cūka gandrīz nepieskaras jūrai, pirms pārsteigumā no augstuma atkāpjas. Tomēr Madame Gazelle ielēc tieši iekšā. Viņa peld mierīgi, atslābināti un pat komentē, cik brīnišķīgi jūtas ūdens. Nav nekādas vilcināšanās, nekādu redzamu diskomforta pazīmju un nekādas reakcijas, kas liecinātu, ka temperatūra viņu ietekmē. Vampīrus bieži raksturo kā augstasinīgus vai vismaz tādus, uz kuriem ekstrēmas temperatūras neiedarbojas. Vērojot, kā Madāma Gazelle pārvietojas pa ledainu ūdeni tā, it kā būtu silta vasaras diena, tas pilnībā atbilst šim aprakstam un izceļ viņu starp visiem pārējiem tēliem uz ekrāna. Viņas nakts ieradumi pievieno vēl vienu satraucošu detaļu. Sērijā, kurā Pepa tiek izvēlēta rūpēties par Madāmas Gazelle jūras cūciņām, aprūpes instrukcijas šokē mammu un tēti cūku. Sarakstā ir iekļauta jūras cūciņu ķemmēšana nakts vidū. Tas nav pasniegts kā vienreizējs uzdevums, bet gan kā regulāra prasība. Lielākajai daļai cilvēku pamosties nakts vidū, lai apkoptu mājdzīvniekus, būtu absurdi, bet nakts radībai tas būtu pilnīgi normāli. Vampīri ir slaveni kā nakts radības, kas ir aktīvi, kamēr citi guļ. Šī detaļa klusi pastiprina domu, ka Madame Gazelle neievēro tādus pašus miega paradumus kā visi pārējie. Ir arī viņas dīvainās attiecības ar ķiplokiem. Sērijā Sauvaļas ziedu mešs tiek pieminēts sauvaļas ķiploks, un Madame Gazelle atklāti pasaka, ka viņai tas nepatīk. Tas ir sauvaļas ķiploks. Man pašai tas īpaši nepatīk. Tas izceļas, jo citādi viņa tiek attēlota kā tāda, kas mudina bērnus izmēģināt jaunas lietas un novērtēt dabu. Ķiploki ir viens no senākajiem un vislabāk zināmajiem vampīru atbaidīšanas līdzekļiem folklorā. Lai gan Pepa cūciņa nekad nopietni uz to neatsauktos, fakts, ka viņa īpaši izceļ ķiplokus kā kaut ko, kas viņai nepatīk, šķiet pārāk specifisks, lai būtu bez nozīmes. Daži skatītāji apgalvo, ka Madāma Gazelle nevar būt vampīrs, jo viņa staigā dienas laikā, taču tas balstās uz pieņēmumu, ka visi vampīri ievēro vienus un tos pašus noteikumus. Daudzas mūsdienu vampīru interpretācijas ietver evolūciju, pielāgošanos vai īpašas aizsardzības, kas ļauj viņiem izdzīvot saules gaismā. Madāma Gazelle varētu pārstāvēt vecāku, spēcīgāku vampīra tipu, kas ir iemācījies pastāvēt mūsdienu pasaulē, nepievēršot sev uzmanību. Viņas mierīgā attieksme, baiļu trūkums un pilnīga kontrole pār apkārtējo vidi liecina par kādu, kurai bijuši gadsimti, lai pielāgotos un pilnveidotu savu eksistenci. Kad visi šie sīkumi tiek skatīti atsevišķi, tie var šķist kā joki, sakritības vai fona jociņi. Bet, kad tie tiek salikti kopā, tie veido pārsteidzoši vienotu ainu. Tēls bez atspulga, ar neizskaidrotu pagātni, bez vecuma pazīmēm, pārdabisku spēku, imunitāti pret augstumu, nakts dzīvesveidu, nepatiku pret ķiplokiem un nostalģiskām asociācijām ar sikspārņiem. Un Sensena dzimtene nav nejaušs īpašību kopums. Tas ir klasisks vampīra profils, kas paslēpts bērnu multfilmā. Pepa cūciņa nekad tieši nesaka mums, ka Madāma Gazelle ir vampīrs, un visticamāk, to arī nekad nepateiks. Bet tas arī nav vajadzīgs. Pavadieni jau ir turpat, klusi gaidot fonā skatītājiem, kuri ir gatavi ieskatīties uzmanīgāk. Un kad jūs tās visas redzat kopā, kļūst ļoti grūti noticēt, ka Madāma Gazelle ir tikai parasta skolotāja.